Par ko jūsu sirds domā šodien? Pēc 2 dienām es sēžu arhibīskapa krēslā, man jāvada baznīca. Tagad bija Stambulas konvencija, pirms tam bija Covid. Vai baznīcai ir jāieņem kāda pozīcija? Ne pavisam no kristīgā repertuāra. Tāds Karlos Kastaņēda viņu bija sarakstījis, ja, un tur bija tāds burvis indiāņu šamans, kas mācīja dzīvot strateģiski. Tur gan vairāk bija nevis jogi, bet faķīri. Tur filmas kaut kādas varēja skatīties, kā viņi tur sev dur adatas un nejūt sāpes un kaut kādas tādas trakas lietas. Vai to cilvēks vispār var pats darīt? Vienkārši es tagad mājās darīšu, praktizēšu. Būt klusumā, sarunāties tikai ar Dievu un iegremdēties svēto rakstu tekstos. Ko jūs varētu izvilkt kā visveiksmīgāko padarīto darbu, kur jūs varat pateikt, jā, šis ir labi izdarīts? 2. adventā bija 40 gadu kopš ordinācija. Kristus ir bijis centrā, viss ap viņu, ap baznīcu, ap ticību.